tūlīt tiks dots starts pirmajam hibrīdam, vismaz pēc tiesnešu žestiem. Ir Čangals pats padod, zina, ka to jau būs starts. Un pašā vaļā! Aiziet! Dubļi pa gaisu un Čangals iet augšā kalnā. Pirmais hibrīda klases braucējs saslēdz pa gaņģiem. Vispār ātrumu nesamazinot stāvākajā trases posmā. Kā, dāmas un kungi? Paspēja viņš palaist dūmus, paspēja pataurēt, paspēja disenīt, ieslēgt, viss notiek. Un tu braucām, te par pauštartu neviens neuztraucās. 200 kubikcentimetru trīsriteņu Honda rauj augšā kalnā un izskatās, ka tas ventilators uz priekšu neies. Tāpēc pastāvēs tikmēr uz Hondiņu, viņš tagad tas 3 kāja taburēts mierīgi palēkā, kaut kā iedabona viņa taisni. Un turpina ripot, tas stūriņš, laikam nestūrēs, viņš tādu pakaļ un kājām mēģina izgrozīt. Nu, ieskait tādu pat kā Volvo vagonam, aiz zilajiem karogiem viss tās šovs beidzās. Tagad mēģinās tikt augšā kalnā Arnolds Uzulēns, dāmas un kungi, zilajā celiņā ar trīsriteņu motociklu un Andis Kūzma ar bagiju, kurš šajā kompānijā jau izskatās pēc pilnīgi parastu braucamrīga. Opa, vērās! Aiziet! Turpmāk jūs visu veikalā prasīsiet motociklu tīriem pakaļējiem rītu. Ir augšā kalnā! Bagijs nožēlojami pakāš kaut kādam ērmīgam trīsriteņu motociklam. Kas tas ir? Priekš kam tev ir bagijs, ko tu tur frēzē, nebojā kalnu. Novērst trīsriteņu motociklu un atslāpsti. Stums veikšanas pie stūras, Aigars Galvīts ar bagiju un aiziet kalnā. Nu, kauns tam bagijam, metriņš iet pa priekšu. Metriņam jābūt pilnpieciņai. Metriņam viņš 4 riteņu velk, bagijs cīnās. Motors ir par apmēram 40 gadiem modernāks, bet ar pakaļpieciņu paliek pie zilajiem karogiem. Visi tādu sajūsmā, metriņš tikai līdz finišam. Jā, priekš kam tev bagijs, tev varētu no garām ar Zaporonu. Normāli pašā vaļā! Kas to būs gaidījis? Audi 80! Un tas ir Audi 80, ne tie, kurus mēs no rīta redzējām. Jā, Audi 80. Visa problēma ir pusjumtā. Ja tev ir pusjumts nozāģēts, tad tas Audi 80 iet kalnā uzreiz. Hibrīdu cīņas turpinās Siemens Makvīns zilajā celiņā un Suzuki Grand Vitara ar vienradzi uz jumta. Paskaties, Makvīns ieskrienās dabon tempu, mazliet piegurs braukšot augšā kalnā, bet tur jau gandrīz bija noķērs to offroad monstru, kur viņam jācīnās aprīkojumā ātrumā Siemens Makvīns arī vienlaicīgi ar pilnpieciņas džipu ar nenormālām riepām pāri finišu līnijai. Skatāmies! Silver Beast attaisno savu nosaukumu. Tīts Freivaris aizlido augšu kalnā, bet grandīgās tur kaut kādas detaļas atdalās jau puskalnā, bet tik tā apskaužamā ātrumā lido pāri finišu līnijai. Nu, te mums Dairis Lauskis ar zāles pļāvēju un Klaus Švagīns ar savu krosa bagiju ir ieradies. Uzskrūvējis iespējami lielākos riteņus savam bagijam aizmugurē, ar cerību, ka tas palīdzēs tikt vēl labāk rezultātu. Dainis Švagīns mums jau lieliski izpildījās. Salona mašīnās tagad Klaus Švagīns ir gatavs cīņai ar bagiju. Zāles pļāvējs parauj startu, pēc tam kā jau zāles pļāvējam, tur arī viss ātrums beidzās. Švagīns arī augšā kalnā, pārrauj pāri uzmet pakaļ un viņš tas ir bagijs! Švagīns ir augšā kalnā! Tas, ar ko brauc otrs konkurents, ir jauki, ka viņš tika tik daudz, un viņš tika. Jau ir priekš. Jā, iet labi, nav skaidrs, kāpēc viņš nav atstrāvies, jo viņš tika Dori! Paskaties, tie astrālais iet vējā augšā kalnā. Ja viņam vajadzētu stūrēt, es nezinu, kā viņš tur ir, bet ja nevajag, viņš ko taisbrauc. Abrīnojumā kārtā. Tas, ka priekšējiem riteņiem kaut ko tur stūrē, pakaļējos tur taisni. Tad varētu arī piestūrēt. Es nezinu, hoši. Piemēram, metriņš sāk kūpēt. Rūs ar dūmiem vēl kārā. Ja, viņš ir finišā.
Jā, Astrālais ir finišēja Korsa, pēc tam finišēja Astra. Jā, vispirms Korsa, pēc tam Astra. Tā Tralla pa priekšu. Aiziet, nākamais Gaņģis ir vēl pēdējais hibrīda klases braucējs. Tūlēļ varēsim sākt otro braucienu sēriju. Izskatās, ka tas viss ir kārtībā. Galvenā ir Māris Riekstīņš, Kalna Bandītu un Andijs Kuzma ar bagiju. Ozolēns jau pārliecinoši izpildījās pirmajā braucienā pa zilotās, tagad pa sarkano viņš iepriekš ar visiem saviem abiem peltošajiem ratiem pakaļā. Bagiem var šoreiz ietmotēt labāks daudz izpolējis jau ir pāri izdot uzbraukt arī kalnā beidzot ir Andis Kuzma ir augšā. Kalnā iepriekšējā reizē neizdevās, varbūt tagad būs kaut ko pamainīts, varbūt ies mazliet labāk. Līgo karoks pa visu priekškalnu un Aigars Kailīts mēģina tikt augšā kalnā. Te ir mazliet vienmērīgāks tas slīpums sarkanajā trasē, zilajā ir lētāks sākums un beigas stāvākas. Nu vismaz līdz ieskaitei varbūt izdosies aizbraukt, ir sarkanajiem karogiem garām, vismaz apcīnēties vēsturē, ka ir rezultāts. Un tur pāris metru tālāk arī beidzas Aigaram Kailītim. Brauciens galā, veikšanas ar savu metriņu līdz startam netiek. Mums nākamie Audi 80 pickups un Ceška Tedeška pickupam pazud visi pārnesumi jau iepriekš kalna galā. Vēl pirms pusstundas nebija neviena pārnesuma, aiziet kalnā ar pilu gāzu un Ceška Tedeška, kur viss bija kārtībā vēl līdz pirmā brauciena. Metriņš pierāda, ka tā pirmā reize nebija pārpratums, tikpat pārliecinoši uzstīvē kalnā arī otrajā piegaidā. Tagad visi Gaņģi vietā. Iespējams vēl redzēsim, tur laiks bija gana labs sekundēs, gan pirmajā, gan otrajā braucienā līdzīgiem rezultātiem pirmajā braucienā. Dairis Lauskis, tas kurš ar Zibenu Makvīnu un Kalās, tas mums ir Suzuki Grand Vitara Ilmārs Lubiņš un Lauris Danovskis. Lubiņš zilajā trasē, Danovskis sarkanajā, beidzot Zibens Makvīns sarkanā mašīna sarkanajā trasē, sarkanās luksaforu lampiņas deg visas un aiziet atkal. Lubiņam izdodas labi paraut starters un džipos monstruozo offroad tehniku, bet toties tur ar lielāku ātrumu jau pietuvojas Zibens Makvīns, Lauris Danovskis. Pirmais pārfinišu līnijai. Zibens Makvīns izcīna uzvaru šajā braucienā. Tuvojoties startam kaut kas nolūzi, jo pirmajā braucienā augšā šķiet, ka aizmugurējais kreisais rats jau ir kaut kur palicis puskalnā pie pirmā mēģinājuma un aiziet Silverbīs pret Skubīdu. Visu multeņu pasauli iet augšā priekškalnā. Kaut kur tās paskatas apakšā ir sniega motocikls abiem. Izdevās Lauskim apbrīnojami tālu kalnā tikt ar savu zāles pļāvēju. Galā, ja tev uz starta blakus stāv sporta bagīs, tad ar zāles pļāvēju tu jebkurā gadījumā jau esi uzvarējis visus. Finiša līnijai un ir kalna galā. Kā iezālt pļāvējiem pa sarkano trasi Silajā, izdevās tikt gandrīz līdz puskalnam. Te lielākais stāvums vēl ir priekšā. Dairis Lauskis ar pareizu zāles pļāvēju ir ticis jau gandrīz līdz pustrasei. Priekšā stāvākais trases un ātrāk tas pļāvējs vienkārši neiet. Viņš pat vēl domā tur lielākam ātrumam vēl tā kā nesaskatīties, viņš vēl nestājās. Viņš jau projām vēl stāvīgi brauc. Sportiski pārējais metru līdz finišam, un tas būtu ko vērts. Zāles pļāvēji uzbraukt priekškalnā, tas vēl nevienam nav izdevies. Kors pa priekšu, Astra no pakaļas, Citroens blakus, katrā ziņā franču automobili piepalika tālu aizmugurē aiz mūsu rūpnīcas komandas. Un otrais brauciens aiziet! Jānis Trallā ar Astrālo Opeli un Jānis Serovs ar Citroen. Ar Citroen kā jau ar Citroen. Nekad nevar saprast, kurā virzienā viņš aizbrauks. Citroenā viens viņš ieroks tālāk nekā tas ventilators ar to gumijas vairu. Tik daudz ir. Viņš tagad domā, slēgties vai neslēgties, vai stiep ar to pašu Gaņģi, stiep ar to pašu būs augstnāk.
stūrēm, lūk, tas ir vagīs, lūk, tā iet vagīs. Ir Mārs Riekstīņš. Trīsreiz vieglāks aizmuguras piecīņas vagīs pret kārtīgu offroada monstru. Iet augšā kalnā Bremers, jau ir savā vietā. Divu cienījam pār finišu līniju, Bremers, Klaus Vagins otrajā vietā. Ko es vēstījos, jautrākās tehnikas vienības šobrīd ieņem savas starta pozīcijas. Mums ir Reinis Franks ar Audi 80 pick-up. Vienīgais metriņš, kurš iet augšā kalnā līdz galam un pār finišu līnijai. Un pretī Gvido Štāls ar Scooby Dubāņi. Četri ātrākie no hibrīdiem, četri izturīgākie no hibrīdiem ir gatavi cīņai. Metriņš paceļ startu. Aiziet pilnā gāze augšā kalnā. Reinis Franks ar priekšpēskam. Scooby Doo vilnīgi ar multiplikācijas monoļu koreogrāfiju lido augšā kalnā. Tā pūra par līno līdzas. Pār finišu līnijas. Audi 80 pick-ups ir vēlreiz kalnā. Un arī šodien ko tas... Sākums līdzīgs, kur vagīs tā kā pēkšņi pazūd pārnes savus lielajam aparātam un viņš netiek augstā. Un Silverbīsts paliek trases apakšā, Klaus Vagins kaut arī piekāpās pirmajā braucienā, tagad ir pārliecinoši priekšā un tas viņu atstāja ar uzvaru šajā pārī. Kaldā viņš ir, bet vērtīgās sekundes ir zaudēts un ir ātrākie fināli. Kas nav domājis, bija arī raibāks mašīnas, bet tev viņas ir. Ar palec iedienu iet augšā, 80. Nokuļa startu. Braucot pret kalnu, laikam svars ir nozīmīga lieta. Oi, tagad atkal apstājās. Nu kas te nu? Nu šoreiz savukārt Bremers ko šīs dienas braucienu nobrauc ar palecienu, liek iekšā katrā nākamajā kaņģī un burtiski uzlido augšā priekškalnā. Tas bija reāli pirmās vietas brauciens. Ar tā Klaus Vagins zilajā trasē un Gvido Štāls sarkanajā. Cīņa par pirmo vietu hibrīdos. Vagīs pret sniega motociklu ar kartona virsbūvi un kaut kas nesaslēdzās Vaginam pazūd. Viss ātrums un pātrinājums jau pirmajos metros. Vienīgais brauciens līdz šim, kurš nav izdevies, kas startā nesagāja. Pār finišu līnijai. Cik ilgi dragreisā. Vagins pedāli grīdā, lieliski starta reakcija un aiziet kalnā. Scooby Doo Vagins, kurš pātinās ar sniega motociklu ķēdi. Tik ātrumā lido augstu kalnā, Vagins uzskūda gaisā.